Labdien! Es esmu Egons Bušs, LMT drošības dienesta direktors, un šī gada 11. aprīlī aicinu jūs uz Baltijas drošības konferenci, kurā pastāstīšu par kiberfizisko drošību. Taču nelieliem ieskatam, vai zināja, ka LMT jau kādu laiku ir ne tikai mobilo sakaru operators, bet arī tehnoloģiju inovāciju uzņēmums, kurā inovācijas kļūst par pavisam reāliem risinājumiem ikdienas dzīvē, tā skaitā drošības, militārajā jomā, aviācijā, jūrniecībā, kiberdrošībā. Ar LMT līdzdalību šīs jomas kļūst drošākas. Līdzīgi arī kiberfiziskajā drošībā. Mūsdienās drošībnieki tie vairs nav tikai apsargi, tie ir kiberdrošības speciālisti, tie ir psihologi, tie ir krīzes vadītāji. Un arī drošība sen vairs nav jautājums tikai par to, cik labi ir mājas durvju slēdzene. Kā virzīties uz kiberfizisko drošību? Par to pastāstīšu šā gada 11. aprīlī Baltijas drošības konferencē ATA centrā. Tur es uzstāšos ar prezentāciju fiziskās drošības kiberfiziskā daba, visaptverošās digitalizācijas iespēju un riski. Tiekamies!